Labdien, pirmdienas rīts. Labs laiks, veselīgs laiks un visādā ziņā laiks priekš veselīgām domām. Kā vienmēr raidījums Ārsts LV, kur jūs variet arī skatīties ceturtdien 9:00 un sestdien 7:30 vakarā. Katru dienu es jūs aicinu pusē 12. klausīties Latvijas Rādio 2 ārstu biedrības veselīgas padomus. Es jūs aicinu skatīties Ārsts LV portālu, kurā ārstim stāsta patiesību, un pats būtiskākais ir žurnāls Ārsts LV. Un tieši šis žurnāls ir tas, kur ārstim stāsta patiesību. Ārstim stāsta to, kas jums jāzina, lai saglabātu veselību, un iesaka, kādā veidā viņi palīdzēs, tad, kad jums kaut kas notiks. Šodien mums ir ļoti sarežģīta tēma, un es esmu aicinājis divus burvīgus kolēģis, ginekoloģus, bijušo veselības ministri, tagad liela veselības centra dziedniecība, galveno ginekoloģi Ingrīdu Sirceni. Labdien. Un Austrum slimnīcas ginekoloģijas dienestu vadītāju, viena no spilgtākām operējošām ķirurģiem Latvijā, Nelija Lietuvieta. Man ir milzīgs prieks, meitenes, ka jūs esat atnākuši uz šo raidījumu. Es vienkārši, tā ir liela iespēja. Un tā kā es pirmo reizi esmu uzaicinājis Ingrīdu šeit, es viņai tomēr kā ilgadēja veselības ministrei, vienīgai, kas ir bijis 2 reizes. Ingrīda, izstāst man tā, tad, kad tev bija tavos gados mātes grūtnieces mirstība, bija 3 gadā, un es tev ļoti kritizēju par to, un arī atļāvos publiski aizrādīt, ka tas ir pa daudz priekš tās Eiropas. Gunts Bilevičs sasniedz 12 gadā un uz mazāku dzemdību skaitu. Izstāst, kas notiek mūsu valstī. Jā, tu jau zini, ka tā lieta ir saistīta ar to, cik dzemdību skaits ir. Un līdz ar to Latvijā ļoti maz dzemdību skaits, un katra nomirusī māte dod ļoti lielu pieaugumu. Bet, ja mēs salīdzinām tos skaitļus, es domāju, ka ir viena lieta, kas tika palaista garām, un tā bija tieši saistīta ar sociālo sfēru. Jo no šīm 12 mirušajām mātēm pusi apmēram nebija vispār bijušas uzskaitē, un tas ginekologs īsti nevar atbildēt par to jautājumu, ja viņš vispār nesaskaras ar to sievieti. Un līdz ar to tas, kas attiecas uz pašvaldībām, uz sociālo darbu, uz primāro veselības aprūpi, uz ģimenes ārsta darbu, jo ja, šī sieviete, piemēram, viņai mājās ir mazs bērns līdz gada vecumam, kas pilnīgi noteikti ir saistībā ar medicīnu, es domāju, ka daudzas lietas nav saistītas tieši ar to, ka ir bijusi slimība, ka ir bijusi kaut kas nenovērots, kaut kas neizdarīts, kaut kas novēlots, bet ka šī sieviete vispār nav bijusi uzskaitē. Otrakārt, protams, mēs nodibinājām arī mātes mirstības konfidenciālo auditu, kas bija ļoti liels solis uz priekšu, un tieši šis audits arī parādīja tās vājās vietas. Varētu būt tā, ka ir palaists garām viens otrs tas uzraudzības moments, bet, kā es teicu, uz mazo dzemdību skaitu katra nomirusī māte, tā ir katastrofa. Jebkurā gadījumā mums arī bērnu mirstība pēdējā gadā, zīdaiņu mirstība pieaug. Tā ka mēs patiesībā netīšām starp valsti, ka parasti atradās starp Lietuvu, Igauniju, labi, Rumāniju, Bulgāriju, pēkšņi pārvērtāmies par valsti, kas atrodas starp Kirgistānu, Tadžikistānu un Afganistānu. Tas, protams, ir traģiski. Godvārds, tas ir traģiski, bet es domāju, ka arī jau skatoties atpakaļ, gadus 10, gadus 8 atpakaļ, ka tika mazināta pediatra loma, ka tas bija viens no izšķirošiem momentiem bērnu veselības vispār uzraudzība un tā situācija, lai vērtētu, kāds ir bērnu stāvoklis. Tajā laikā, kad sākās ģimenes ārsta institūcija, pediatra loma tika nonivelēta. Un es uzskatu, ka pediatram būtu jābūt katrā vismaz kaut kādā novada rajonā, reģionā, mēs varam nosaukt to apkārtni, kā mēs gribam, bet arī bērnu slimnīcā, kad tika ievies šis dežūra pediatrs, tad 2/3 bērnu aizgāja mājās, jo viņi saņēma kvalificētu palīdzību tieši pediatra līmenī. Nelija, izstāst man, vai nav tomēr tā, ka mēs arī visā ginekoloģijā sākam zaudēt šobrīd kadrus? Jo man ir dažbrīd sajūta, ka mums nav vairs, kas pieņem dzemdības Latvijā. Un man ir tāds
Es atļaujos uzreiz sākt ar to. Man ir netieši aizdoms, ka pagājušā nedēļā uz dzemdību namu tika izsaukt vismaz 3 reizes, lai tu tur operētu. Vai tā ir taisnība? Un kāpēc ir tā, ka dzemdību nams pats nespēja nodrošināt šādu operējušu ginekologu? Pirmkārt, šī informācija nenāk no manīm. Tā nebija pagājušā nedēļa, bet tiešām šīs situācijas ir. Mēs braucam palīgā dzemdību namam, un es domāju, ka to, ko Ingrīda teica, ka uz doto brīdi mēs vēl turamies uz vecajām rezervēm, un turpmāk būs vēl ļaunāk. Un to nosaka, mēs ļoti daudz domājam par to, ko darīt, jo reāli maiņas nav. Nav maiņas ginekologiem, kas vēlās veikt šo ļoti smago darbu, kas vēlās strādāt neatliekamajā palīdzības klīnikā, ja? Es domāju, ka arī šeit ir valsts tā nesakārtotība, sistēmas nesakārtotība, apmācības nesakārtotība, jo uz doto brīdi ginekologi ir viena no tām specialitātēm, kur ļoti vienkārši var iegūt certifikātu, nestrādājot intensīvi lielās klīnikās. Jo lielās klīnikas, gan Stradiņu slimnīca, gan Austrumu slimnīca, tiek pielīdzināta rajona slimnīcām. Un šīs slimnīcas ārsti tiek apmaksāti ļoti maz. Viņi apmaksā daudz mazāk kā rajonu slimnīcu ārsti. Un līdz ar to nevar panākt to, tas ir finansiāls jautājums. Jo doktori, kas strādā, viņi šodien jau ir 25 gadīgi, 26 gadīgi, 30 gadīgi, viņiem ir ģimenes un viņiem ir jādzīvo. Un kamēr nebūs tā kā Igaunijā panākts normāla apmaksas sistēma gan rezidentiem, ja, gan ārstiem, šodien tāda situācija būs. Ja, klausies, man patiesībā liekas tā, ka ginekologs no ginekologa pirmkārt atšķirās. Jūs arī savā starpā. Nelija operē katru dienu un patiesībā veic visas lielākās operācijas un strādā ambulatorā, un tā ir baigā atšķirība, piedod. Patiesībā man liekas, ka Nelija viens no tiem ginekologiem, kas operē kā ķirurgs vai, teikšu, kā vecis, ja. Es skatījos, ka tu vienkārši operē kā dievs, bet tāda paliek aizvien mazāk, un šī atšķirība paliek aizvien lielāka, un es neredzu, kāpēc vienam ginekologam būtu jāstrādā, jāoperē augu dienu par tiem santīmiem, ja citas praksē tomēr var nopelnīt diezgan labi. Atšķirība ir pa labu praksē, bez operācijām, bez riska, bez diennakts dežūrām, bez dzemdību, iespējamās dzemdību operācijas un tā tālāk. Jā, Pēter, tev ir taisnība, bet kamēr nebūs izmainīta, šodien jau par to tiek runāts, ja, un tiek runāts par pilnīgu izmaiņu apmācībā rezidentiem, ja, lai neizveidotos šī sistēma. Lai, piemēram, pirmos 3 gadus viens nesertificēts ārsts nevarētu pieņemt privātpraksē. Jā, es gribētu pieminēt pie tā, tu tā labi pateici, ka Nelija operē kā vecis, viņai arī vajadzētu saņemt to algu kā vecim. Jo, ja mēs paskatāmies salīdzinājumā, kāds ir tas vīriešu atalgojums un sieviešu, jebkurā profesijā, diemžēl, bet vīrieši saņem ievērojami vairāk, viņi izvēlās tos amatus, kur ir šī alga, viņi neiet strādāt tajā jomā, kā piemēram medicīnas māsa, bērndārza audzinātāja, viņi izvēlās vietu, kur labi var nopelnīt. Ja, feministi esi izcili. Ārstam, kas strādā stacionārā, vajag vismaz 2 reizes lielāku algu kā tam, kas strādā ambulatori. To mums vajadzēja sākt. Tas nebija sievietes vīrieši. Jā, bet tas tikai tāpēc, ka tu tā pieminēji tos dzimumus. Meitene, kas strādā privātā praksē, pēc mūsu datiem tomēr ir viena no labāk atalgotajām ārstu profesijām, bet tā, kas strādā ikdienas... Drīkst papildināt, ko es gribētu pateikt. Es domāju, ka šodien arī mūsu jaunie speciālisti ginekologi domā ļoti tuvredzīgi. Viņi nesaprot, ka šī sistēma vienu dienu lūzīs. Un būs vinnētāji tie, kas šodien ļoti cītīgi strādā gan stacionārā, gan dežūrē. Jo, kam būs vajadzīgs viens, mēs jau šodien redzam, kāda ir kvalitāte, kvalifikācija ārstam, kas pieņem tikai ambulatoru. Tas ir kā diena pret nakti. Ir ambulatori, kas pieņem un ir fantastiski un izvelk visu grūtniecības laiku un izvada cauri, piemēram, diabētam un hipertonijai un visam pārējiem. Mēs redzam ļoti labus ārstus, bet par to nav šaubu. Jautājums ir par to, kāpēc ir
paliek katru dienu mazāk tie, kas ir gatavi, nu, teiksim, uz radikālu rīcību. Jāmaina situācija. Nu, tā ir alga ļoti lielā mērā, jo tas jaunais ārsts izvēlas strādāt tieši tur, kur viņam ir izdevīgāk. Viņam nav tik liela atbildība, protams, atbildība ir jebkuram ārstam, bet nevar salīdzināt darbu neatliekamās palīdzības stacionārā ar ikdienas pieņemšanu. Nē, nu, ir arī neliela taisnība. Nu, patiesībā jau Latvijā ļoti maz rajonu, kurā, teiksim, ir nopietna ginekoloģiska operācija iespējamība. Nu, kas tomēr viņi ved pie tevis lielākoties no visiem rajoniem. Es pārtraukšu, jo iepriekšējā raidījumā bija rajonus, tā sakot, vadoņi, kas nosaka politiku rajonos. Šodien es arī daudz braukāju pa rajonu slimnīcām un varu pateikt vienu, ja, ka visas rajonu slimnīcas, operāciju zāles, aprīkojums ir daudz labāks nekā manā operāciju zālē. Ja? Un šeit ir nākošais jautājums. Mēs arī tiekamies ar citiem kolēģiem, piemēram, no Grūzijas. Viņiem arī bija tāda situācija, ka katrā rajonā ir perfektas operāciju zāles, kolosāls aprīkojums, pa lielu naudu. Un ir jautājums, nav jau, kas to darbina. Varbūt tās mainīt sistēmu, varbūt tās samazināt, varbūt taisīt reģionālos centrus, kā to Grūzija izdarīja. Un panāca to, ka universitātes slimnīcās rindas ir uz speciālistiem. Meitenes, tagad parunāsim par meitenēm. Ja? Parunāsim par sievietēm. Man tāds pilnīgi cits. Tas ginekologs tomēr ir tas ārsts, kas atrodas tai sievietē blakus visu viņas mūžu garu. Man labi, no kaut kāda vecuma, bet nu, ir jau arī mums bērnu ginekologi, kā zināms. Tad patiesībā šķiet, ka sievietei daudz nozīmīgāks ir nevis personīgais frizieris, kaut arī es skatos, ka jums viņas abām ir bijis, vismaz šodien tā, daudz nozīmīgāks nekā visas pārējās lietas, logopēdi, tie kas tos nagus, visi vīlē un visi tie. Katrai sievietei būtu jābūt savam ginekologam. Un tas būtu kā mums Latvijā sasniegt to, ka mums ir vesela un laimīga sieviete visu mūžu garumā, un to ginekologu lomu šajā vietā, nu tad Ingrīda stāsta. Nu, es domāju, ka veselai laimīgai sievietei ginekologs nav kā pirmā vieta. Pirmā vieta sievietei sakārtot viņas personīgā dzīve. Jo, ja sieviete ir laimīga savā ikdienas dzīvē, tad viņa lielākoties arī cenšas domāt par to, kā viņa labāk izskatīsies, kā viņa veselīgāk dzīvos un visu pārējo. Un viņai arī attieksme pret dzīvi daudz pozitīvāk nekā tai, kas īgna sadrūmusi, kuļās pa to dzīvi, kā nu māk. Bet, nu, ja runā par ginekologu nozīmi, protams, ka tam ir ļoti liela nozīme un ka tās sievietes, kas atrod to ginekologu, kam ir tuva saprašana, izpratne par lietām, domāšanas veids, šie ginekologi ar savām pacientiem satuvinās un iespējams, ka tiešām arī gadu desmitiem turās kopā. Jo nevienmēr skola, nevienmēr vecāki pat pie vislabākās gribas sievietēs var sniegt to informāciju, kas viņai ir absolūti vajadzīga. Mēs esam redzējuši, ka skolās tā sadaļa, kas ir par reproduktīvo veselību, mācību grāmatā tiek izlaista, lai mājās vienkārši tie bērni izlasa. Tā tas bija manā bērnībā skolas laikā, un tieši tāpat tas notiek šodien. Tagad viņas vispār nav tās mācības, ka tādas. Jā, bet viņiem tur tā cilvēka anatomija pēc dzīvnieku anatomijas ir iekļauta dabas zinībās. Jā, tā kā man mazbērni mācās skolā. Par pusīšiem vai par meitenēm tas būtu apmēram pēc kārtas. Drusku tur kaut kas ir. Kaut kas ir savādāk, jā? Kaut kas ir, jā. Bet katrā gadījumā par to vienkārši nerunā, jo viņi nav tajā sagatavot, kā to runāt, kā to pasniegt. Skolotājs kaunās, bērns par to vēl neinteresējas, viņi tas arī neinteresē, un vecāki nav gatavi par to runāt. Nu, tad meitene nonāk pie tevis vai pie Nelijas, Nelija vairāk par slimnīcu, bet arī jau pieņem šos pacientus. Jā, tev ir arī savu privātu praksi, bet es pieļauju, ka no operācijām brīvajā laikā mazliet nogurus pēc 3 operācijām, tad nonāc privātu praksē, bet vienalga. Tātad jūs atnāk kaut kāda meitene 18, 20 gadu vecumā pirmo reizi pie ginekologa. Un tad tu kļūst par skolotāju? Daļēji jā, jo es mērķtiecīgi uzdodu jautājumus. Man nav nekāda ne tur sevišķi kaunēšanās, ne baidīšanās. Es skaidru un gaišu jautājumu, tā meitene atbild, jo atbildēt ir vieglāk nekā uzdot tēmētas jautājumus, jo viņi pirmkārt daudz ko nezin, ko jautāt.
Un līdz ar to uzdodot šos jautājumus un dodot kaut kādus piedāvājumus, risinājumus, vai tur ir veselības problēmas, vai tev nav jārunā par kontracepciju. Un tā meitene parasti atverās un arī nonāk pie tā rezultāta, un viņa skaidri un gaiši tad atbild un pasaka. Un pat tad, ja viņa sākumā tā kā ir mūls teikusi, nē, man tas nav vajadzīgs, tad beigās tomēr viņa saka, jā, būtu jau labi, ja jūs izrakstītu recepti, tad, kad man vajadzēs, tad tas varētu noderēt. Un līdz ar to es domāju, ka tas, kā sarunāties ar tām sevišķi jaunajām meitnēm, ir ļoti būtiski. Un tāpēc jauniešiem draudzīgie ginekologu pakalpojumi, kur ir arī Rīgā izvērsti, Latvijā arī varētu teikt, ka tas ir tieši tas sākums, kā tā meitene ieiet tai sievietes pasaulē, kā viņa zina savu dzīvi, organizēt, kārtot, attiekties pret veselību, un tā ir liela laime viņai. Bet nav tā, ka tu pēc sociālais darbinieks tam meitenēm visā Latvijā? Jā, bez šaubām. Jā, mēs esam arī kā sociālai darbinieki, un ir ļoti arī pozitīvas, teiksim, tādas tendences, ka nāk jaunas meitenes laicīgi, varbūt viņas mammas atveda, jā. Ir vesela grupa meitiņu, sieviešu, kas mērķtiecīgi nāk, jo viņam jau nav ar ko parunāties. Labi, ja tā ir mamma, tas ir labi, bet pārsvarā ginekologs ir viens no tiem, kas izrunā daudzas lietas, kas varbūt tās būtu jārunā arī citam. Un te tas jautājums arī rodās, bet es, piemēram, esmu ļoti priecīga, ka atnāk tik pozitīvas meitenes, kas spēj uzdot jautājumus par visām sev, tā sakot, sāpīgām lietām, un mēs veiksmīgi izrunājamies. Un ne tikai ar meitenēm, jā, ir pieaugušas sievietes, kas jau ir, tā sakot, piedzemdējušas, ir mazbērni, un kas ļoti daudz par savu veselību un par savu organismu daudz ko nezina. Un šajā gadījumā arī tad ir ļoti labi uzmīt uz tiem pedāļiem, kad sieviete sāk atvērties un sāk atbildēt uz jautājumiem, kas viņai līdz šim, nodzīvojot, pieņemsim, 50 gadus, nav bijis skaidrs. Atgriezīsimies pie tām mazliet jaunākām, par tām vecākām mazliet pēc tam. Kāpēc? Tāpēc, ka es gribēju tev pajautāt tādu lietu par to, lai tas bērns būtu gribēts, plānots un gaidīts. Tas, ko man visvairāk gribētos sagaidīt, ka Latvijas valsts dara lielajā mērogā, un mēs paši katrs savā iekšējā lokā un ginekologs pie savas pacientes, lai katrs bērns būtu plānots, gaidīts, gribēts un kādā veidā to, un lai dzemdētu tādus bērnus, jo tad, kad dzemdēja to, tas, kas bija, tu teici 6 no 12 mirušajām mātēm, bija, tā, teiksim, sociāli ļoti problemātisks, un viņas nebija gaidījuši un gribējuši šos bērnus. Tas ir, bet mēs par to nerunājam šoreiz, bet izstāst, kā panākt to, lai Latvijā mēs tomēr šajā jomā tiktu klāt viņām un iemācīt gaidīt to bērnu un gribēt. Pēc būtības es domāju, ka katra sieviete grib bērnu, grib ģimeni un grib bērnu. Un situācija Latvijā ir tāda, kāda viņa ir. Sieviešu Latvijā ir daudz vairāk kā vīriešu. Tas mums patīk, jā. Jā, tas patīk vīrietim, jā. Bet šodien mēs saskaramies ar tādu jautājumu, ka jaunām meitenēm nav draugu, nav iespējas izvēlēties. Iet runa par jaunām meitenēm, kas mācās, kas ir labas, normālas, skaistas. Ja? Viņām nav šo partneru. Viņam nav šīs izvēles, jo ir tā, kā ir. Un līdz ar to, kā to panākt, es nezinu. Es pagājušajā biju Aļaskā, kur ir cita proporcija. Uz vienu sievieti ir 5 vīrieši. Jā, Ķīnā mēs, kā zinām, kaut kādā veidā viņi pamanās ļoti daudz abortēt meitenes, un līdz ar to arī viņiem ir 2 pret 1 dzimstība jau tagad pašlaik tāda. Jā, un tā ir mākslīgi, bet visādā ziņā es nezinu, kā to panākt. Bet es domāju, ka par to, kā panākt to gribēto bērnu, tomēr tā jau ir tā. Sievietes grib. Jā, ne, viņas grib, bet es domāju, ka, lai viņa varētu nonākt tajā situācijā, ka viņa var saplānot to grūtniecību un ka līdz tam nav bijušas problēmas, tās ir slimības, tās ir infekcijas, tas ir neplānotas, negribētas grūtniecības, jo pēc aborta mēs zinām, ka tomēr tā nākamā grūtniecība var būt riska grūtniecība. Un tās zināšanas, ko viņi saņem vēl pirms dzimuma dzīves uzsākšanas, neapšaubām, ka viņai ļauj to savu dzīvi pārvaldīt. Viņi vienkārši to situāciju var kontrolēt, ka viņa māk izvairīties no šādām nevēlamām lietām kā infekcija. Viņa zina ar partneri, kā runāt, vai mēs gribam bērnu, un viņai nav kauns un bail to arī pajautāt. Jo tad, ja viņa paļaujās, es palikšu stāvoklī labi, es gribu bērnu, bet viņa nepajautā arī tai otrai pusē, ko tad tas puisis domā.
tāpatās, ja tas puisis nav noskaņots nopietnām attiecībām, tad kontracepcijas lietošana ir tomēr meitenes ziņā, jo tā tālākā problēma jau ir tai meitenei. Tai meitenei ir tā grūtniecība, un tad vai nu viņa paliek vientuļā māte, vai viņa iet uz abortu, kas ir galīgi viņas veselībai sliktākais variants. Un ja viņai ir tās zināšanas, viņa ļoti daudz ko var novērst no tā, kas dzīvē diemžēl notiek. Un tomēr, vai nav tā, ka tagad meitenes ievērojami vēlāk dzemdē gan pirmo, gan otro, gan trešo bērnu? Jā, tā ir, jo viņas domā par labāku dzīvi. Un jūs pacients bieži, teiksim, dzemdību pirmreizējās grūtnieces uz 40 un pārvairs nav nekāds jaunums. Tas jau ir. Bet tas ir visā pasaulē pašlaik. Tas ir visā pasaulē, jā, un šeit ir tā sieviešu informētība par to, jo tendence ir tāda gan visu masu mēdījos, internetā, ka tas ir normāli. Atnāk sievietes un saka, mans reproduktīvais vecums ir tikai sācies, tagad man ir viss. Man ir izglītība, man ir karjera, man ir darbs, man ir dzīvoklis, ja? Un viņas nesaprot, ka tās prioritātes ir pilnīgi citas. Jā, bet pēc tiem 25 gadiem, jau pēc 35, katrā gadījumā arī tā grūtniecības iestāšanās iespēja samazinās, un arī, diemžēl, pieaug riski, kas saistās ar grūtniecību, gan ar iedzimtību, gan ar dažādām citām slimībām. Tā kā katrā gadījumā no ginekologa viedokļa tas 25 gadi tomēr būtu tas, kad vajadzētu tam bioloģiskam pulkstenim tik šķiet, ka varbūt, ka tomēr tā karjera jau būs tāpat, bet to bērnu vajadzētu tagad. Bet tomēr, labi, jūs paši gribējāt parunāt par vecākām meitenēm. Jūs pasakiet man tagad tādu lietu, kāpēc katrai sievietei pēc 40, vismaz reizi gadā pie ginekologa vajadzētu aiziet, un pie tā ginekologa, kas ir viņai mīļš, uzticams, saprotams, un tad, kad tas nāk 50 un 60, to nevajag mest malā, bet to darīt tādu pašu čaklumu un par sevi rūpēties un domāt par sevi kā par sievieti. Tagad izstāstiet man šo. Viņai jau 25 gados arī tā kā vajadzētu iet pārbaudīt savu veselību. Jā, jo, kā mēs zinām, arī onkoloģija, diemžēl, bet jaunām sievietēm ir diezgan bieži sastopama. Un tas, kas patreiz ir apmaksāts no valsts budžeta puses, šie dzemdes kakla vēža skrīningi un mamogrāfijas, tomēr ir liels atbalsts un iespējas, lai tā sieviete arī to izmantotu. Jo mums ir izveidojusies tāda diezgan dīvaina situācija, salīdzinot ar citām valstīm, jo es atceros, kā ASV vēstniece vienreiz teica, es nesaprotu, kas tajā Latvijā notiek. Amerikā mēs maksājam milzu naudas, lai iet pārbaudīt savu veselību. Šeit sievieti individuāli uzaicina, aizsūta vēstuli ar adresēm, kur jūs varat iet bez sevišķas maksas. Pat tad, ja tā ir privāta, tad daļēji tiek šī vizīte apmaksāta, bet mēs nespējam pārsniegt tos 30%. Un līdz ar to mums ir ievērojami vairāk šo novēloto vēžu nekā ir citur. Un tā ir tā lielākā bīstamība. Protams, ka atklāja arī daudzas citas patoloģijas slimības, kaut vai tās pašas saucamās displāzijas, kas ir priekšvēži, hroniski iekaisumi, polīpi, dažādi veidi citas saslimšanas. Un sievietēm ir iespēja tomēr par sevi rūpēties un reiz gadā aiziet uz to apskatu. Kādi tas jūtas? Pašlaik nāk arvien agrīnāk vēži vai... Jūs tomēr tā virzība, ka mēs arvien agrīnāk diagnosticējam, tomēr Latvijā ir. Es teikšu tā, ka man vislielākā sāpe ir, ka nāk nevis agrīni diagnosticēt, bet jaunas sievietes ar ielaistiem vēžiem. Nē, es gribēju teikt, vai mums paliek labāk vai nepaliek. Tu man tikko pateici otrādi, paliek sliktāk. Es domāju, ka paliek sliktāk. Vēzis paliek jaunāks. Jaunāks, to es saprotu. Un arī citas ginekoloģiskās patoloģijas paliek arvien jaunākas. Bet sieviete netic, ka viņai tajos gados vispār kaut kas īsti var kaitēt. Viņai liekas, ka es esmu jauna. Bet diagnostikas laiks ir tā, ka mēs tomēr vairāk ginekoloģijā uztveram pirmās, otrās pakāpes un in situ vēžus. Domāju, ka jā, bet tomēr tā situācija neuzlabojās. Mums ir paliks pēdējā minūte. Meitenes, izstāstiet man tagad tā, vai par sievietes veselību jārūpējās arī mums vīriešiem? Tas būtu ideālais variants. Un kādā veidā mums to darīt? Runāt. Vienkārši cilvēkiem vajag sarunāties. Tikai meitenes sarunāties? Nē, cilvēkiem vajag sarunāties gan par seksuālo veselību, gan par attiecībām, gan par dažādu dzīves plānošanu. Un šajā gadījumā vīrietim ir ļoti liela loma. Un arī vīrietis ļoti bieži ir tas, kas šīs infekcijas ienes ģimenē. Ko tu man labi pateiksi? Nē, viņš arī dabūja no sievietes. Okay, bet ko tu teiksi par vīriešiem? Par vīriešiem? Jā.
Man ir prieks par tām ģimenēm, kur vīrieši atved sievietes, sievas pie ginekologa. Mīļie skatītāji, mums kā vienmēr iztek laiks pārāk agri. Mēs gribējām runāt vēl daudz, un tik man bija sarakstīt daudz, ko šīm burvīgām meitenēm gribēja pajautāt, bet, diemžēl, laiks ir iztecējis. Tad, ko es jums vēlos novēlēt? Vasara ir laiks, lai trenētos, kustētos, būtu svaigā gaisā, dzertu daudz šķidrumu, nelietot daudz alkoholu, pārtraukt smēķēt, vispār dzīvotu veselīgi. To es jums arī novēlu.